Šis, man liekas, stāsts ir kaut kāds vienkārši no šausmanēm, un šis notika Latvijā. Stāsts sākās ar to, kad meitene aizgāja pie draudzenes ciemos, un tā draudzene stāsta, ka ir ļoti dīvaina siena viņiem. Visa māja ir no dzelzbetona, bet tā siena ir no reģipša, un tur aiz sienas ik pa laikam arī no rītiem skan modinātājs. Beigās viņi atrod to plānu un saprot, ka tiešām tai sienai tur nevajadzētu būt, un tur ir aiztaisīts ciet. Jāpiebilst, ka dzīvoklis tiek īrēts, un tajā sienā nevar taisīt liels caurums, tāpēc viņi izver mazu caurumu un izlaiž kameru cauri, lai apstītos, kas tur ir iekšā. Pavarās tās dīvainas skats, tur ir atsevišķa telpa, kur ir gan skapis, gulta, visādi plakāti. Viņi arī īsti nesaprot, kam tā istaba pieder, jo durvis ne no kāpņu telpas, ne no viņa puses nav. Tur pavērās vairākas teorijas, un viena teorija, kas, manuprāt, ir vispatiesākā, visdrīzāk, ka tie divi dzīvokļi blakus piederēja vienam īpašniekam, viņš uztaisīja viņus apvienotus un beigās aiztaisīja vienu ciet un pārdeva to dzīvokli. Un kā tev liekas, kāpēc to siena kaut kad aiztaisīja ciet, un kam vispār tā telpa šobrīd pieder?